Daudzi tagadējie jaunieši dzīvi ar atvērtām robežām jau uztver kā normu. Eva Ikstene ir starp tiem, kuri allaž bijuši priekšplānā. Rodas iespējas, ka viņa ir visur. Jauniešu parlaments, jauniešu ministru kabinets un vēl un vēl. Visu redz, visu dzird, visur ir un visu grib. Viņa tic, ka tādi ir visi Latvijas jaunieši. Jaunieši arī visvairāk saprot to, kad viņi ir saimnieki šeit Eiropas Savienībā, ne tikai Latvijā, un ka viņiem ir iespēja balsojot kaut ko mainīt un kaut ko ietekmēt. Protams, ka mēs esam mazi un mēs varbūt neesam Francija vai Vācija, kas var iet un tur iegūt ļoti daudz deputātus Eiropas parlamentā, bet te pašā laikā, man liekas, mūsu deputāti ir gan redzami, un mums ļoti redzams komisārs, ka ir iemesls, kāpēc iet un balsot. Jums ir daudz kandidātu, daudz spilgtu personību, un manuprāt, jaunieši apzinās, kāpēc jāiet balsot. Nākotne veidojas šodien, un radīšanas procesā nozīmīga loma ir katram no mums. Eva smēja, ka pasauli mainīt ir visnotaļ patīkami. Jauniešiem ļoti patīk, viņiem ir zīmodziņš pasē, parāda to, ka viņi ir aktīvi, un viņi visiem var rādīt, kādi viņi ir atbildīgi un tam līdzīgi. Tā otra lieta ir, es domāju, ka jaunieši ir tie, kas vislabāk ir adaptējušies un sapratuši to vidi un tās iespējas, ko sniedz Eiropas Savienība. Tā kā mēs esam valsts, kurā ļoti svarīgs ir intelektuālais potenciāls un mūsu intelektuālās spējas, tad, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai mūsu jaunie zinātnieki un arī iegūst šīs iespējas pabūt citās laboratorijās, apgūt tās zināšanas un tad viņas vest atpakaļ uz Latviju un izmantot, ražojot jaunus skaistus produktus, patentējot viņus un dodot Latvijai kaut kādu labu slavu. Jaukākais esot tas, ka nav vairs problēma aizskriet pie draugiem uz Romu vai gadu pamācīties brīnišķīgajā Parīzē. Pēc tam ar pilnu spāru un atvērtu prātu var atgriezties mājās pie savējiem.